Viņš nekad nenokavē. Man bija jādod liecība, viņš nekad nenokavē, un viņš vienmēr ir laikā. Jā, atbrauc Vācijas vīrs un pastāsta, kāds tu esi bijis, vai kas ar tevīm ir bijis, kaut kur no Vācijas. Un es domāju, jā, interesanti, Dievs var lietot Vāciju, kāpēc nevar lietot mūsu vidū. Bija sarežģīti, tāpēc, ka jūs viens otru zinat. Man grūti uzzināt kādu šeit brāli, kurš tik atnācis. Es varētu būt pravietis, ja man Dievs dod bildi un viņam pasaka, viņš noticētu. Gala es pravietoju Valtam, Jānim, ka mēs zinām katru dienu. Es zinu visus jūs likstas. Teikšu, jau vakar tev tur bija tā, un tagad Dievs saka tā. Protams, tas nav nopietni. Tie nav, tagad viņš teica, pravietojums, tā ir nopietna lieta. Tas ir iedot cilvēkam apsolījumu cerību, tā nav burvestība, kur burves tev izliek kārtas, un, lai dabūtu naudu vai vēl kaut kādu slavu, kaut ko samānu, un to, kā nokauts būlis. Es pat atceros tēta burvestību vienu, ko viņai viena sieviete teica, ka tu sēž vīrs, 60 gados tu mirs, dzīves sēž, izlūdzāt. Varēja tā kā iet un nomirt. Varēja ar tādu domu dzīvot un nomirt. Tā teica burve. Un jā, kādas tās domas, bet Dievs ir loģisks Dievs. Un mēs aizvadījām lieldienas. Pēters pazaudēja autoritāti, draugu, mērķi. Džentelmenis, šodien jauns vārds džentelmenis. Dievs mans ir arī džentelmenis. Kaut kas jauns. Bet kaut kas visiem ir jāpazaudē, un pēc pazaudēšanas sākās atkal pirmie soļi, un cik interesanti. Man jārunā, šodien ir kā nu pat piedzimuši bērni. Man pa bērniem jāsludina. Šorīt no rīta Dievs runā par bērniem. Nu, vai es esmu tiesīgs runāt par bērniem, es tā domāju. Esmu tēvs, pazaudējis bērnus. Nē, es viņus neesmu pazaudējis. Bet jā, bet ko Dievs par to visu saka? Kā nu pat piedzimuši bērni. Kā nu pat piedzimuši bērni. Tas tik vai es nomirst, tas pēc tagad secībā no lieldienām. Tagad jūs visi esat tikko piedzimuši. Kādi ir tie jūsu soļi? Vai Jēzus mūs pameta? Nē, viņš atstāja kaut ko spēcīgāku. To iekšējo. Vai viņš zināja, ka mēs nevaram būt tīri līdz galam, līdz pēdējai dienai. Kaut kas jau visu laiku paliek uz spožumu. Mums būtu jāskatās vienam uz otru, kā viņš mūs redz. Tā viņš man teica, pasties uz to draudzi, kā es redzu, nevis kā tu redzi. Tu redzi aplami. Un tu gribi, tu esi, visi zina, es pedants, man sāp praktiskās lietas, bet mums sāc skatīties savādāk. Jā. Un kādi ir tie bērni? Kā mēs tos redzam? Kā vecāki viņus redz? Tad es vēroju draudzes māmiņas, jo kāds vīrs vīru vakarā teica, tu viņām saki, tā droši, tu viņām saki. Kā mīļo brāli pieiet tai māmiņai. Tas apmēram tā kā iet tajā vistu kotī, kur tu ej tam cālim, to vienu cāli paņemt, ka nāpsāc ārā. Tik briesmīgi tas var būt. Jā. Es tikai jau taču nepadomāju. Es saku, aiziet pie lauvenes vai pie... Nē, ko māmiņas? Māmiņas mīl, māmiņas atsver spānus. Māmiņas pasargā. Skatos savu māmiņu. Šorīt no rīta ilgi domāju, kur mana māmiņa skrēja, kad mēs bijām mazi. Ja tā, kam sāp. Ko sludināja Horsts? Kāds bija mans tēvs? Tieši tāds pats. Kāds bija viņa tēvs? Tieši tāds pats. Vīrieši neizrāda emocijas, pie vīrieši piestam bērni, pēriens no vīrieša, māmiņa mīlestība, māmiņa
mīl, pavalk bērnus prom no vectēva, lai pērienu nedabū. Un tā viņa aug. Un ko Bībele saka par bērniem, kādas ir viņu attiecības. Viens ar otru greizsirdīgi jau pirmdzimušie, divi jau. Pirmie, viens otru gatavu nogalināt. Salamans saka, neej pie brāļa, ka tev grūti. Viņš to izmantos pret tevi, ej pie kaimiņa. Ko Bībele par to visu saka? Tuvākais tev nav tuvākais. Brālis nespēja būt brālis beigās iznāk. Jo greizsirdība, attiecības mēs neesam tīri. Nu kā tie bērni ir? Kāpēc mamma skrien pie tā vājākā? Tāpēc, ka stiprais tiks pats galā. Nu, tu viņu aiztikt. Kā tad Dievs mums to redz? Kā Dievs uz mums skatās? Jā. Brīžiem tie vājie sāk izmantot vecākus, manipulēt. Tam stipram sāp, rūgtums paliek. Tāda nepiedošana kaut ko, aizvainojums. Bet vai viņš nemīl? Mīl. Vai viņš kaut ko var mainīt? Neko. Kurā situācijā jūs esat savās ģimenēs? Gāja runa. Vakar mēs laikam valtu runājam, ja, pēc fanola. Dārta teica. Bet tā tas iekārtots, ka tas jaunākais, tas mīļākais. Nē, gāja par kārtību runā, ka tas vecākais, tas kārtīgākais vai kaut kā. Nē, ir dažādi, es redzēju dažādas ģimenes, tas ir kā tavā ģimenē iesācies un kāds ir raksturs. Tas gluži nav tā, kā jaunākais, vecākais. Tas ir kāda ir sirds, kā tu lietas uztver, kā tu izmanto. Vai tā mātei var pārmest, ka viņa mīl? Tas bija manās prediķīs un atpakaļ par otru. Es jums visām gribēju mamām sadot spilvenus. Un es ar viņām visus nopērku. Bet par ko? Par to, ka jūs mīli. Ar to lielo mātes mīlestību, ko jau kā patiesā. Un par to ne. Nu jā, tas ir ievads garš, jo šodien jau arī bija izmeklējums sirdis. Tas tāds turpinājums. Un kādus Dievs mums redz kā mazus bērnus. Un kādus viņš gribētu redzēt. Tad, pirmā rakstu vieta ir, kā uz mums lūgos Dievs, kādu viņš grib mūs redzēt. Mūzus 3.2, 22 līdz 32. Sen zināms stāsts, spēcīgs stāsts, vecā derība. Un tā dāvana devās viņam pa priekšu ceļā, bet viņš pa nakti palika nometnē. Un tai pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones un savus 11 dēlus un cēlās pāri Jobakas upes draslam. Tad viņš ņēma tos un pārveda pāri upei. Tāpat visu, kas tam pašam piederēja. Bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās, cīnoties ārā ar viņu, cīnoties ar viņu. Un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk aust. Bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja, Jēkabs. Bet tas viņam sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautāja un sacīja, saki jau savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi manu vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Paniēlu, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā, un es esmu izglābis savu dzīvību. Un saule lēca, kad viņš Paniēlai gāja garā, bet viņš kliboja savas gūžas dēļ. Stāsts vienmēr ir bijis, kad satver, neatlaid Dievu ticībā, nelaid vaļā, turies. Un tad bija tāds akcents, ir visu laiku ir akcenti jāatrod. Un kā Jānis vienreiz atteica, detaļām ir nozīme. Dieva vārda detaļām ir nozīme.
Vai tu šobrīd esi tagad, man šis ir pirmais, ja tagad, vai tu esi šodien problēmās kādās, vai tev ir kādi izaicinājumi, vai kādas neatbildētas lietas, vai tev ir Dieva vārds, un vai tu pie tā turies, vai tu turies pie tā līdz uzvarai, vai tu iesēji šaubas, vai tu apstājies, un tu saki, nedomājies cīnīties no rīta līdz no gaismas līdz gaismai. Tā nav. 2 vīri iziet ārā, uzkaujās tās 5 minūtes un spēka nav. Bet turēties, cīnīties, reāla cīņa notiek, reāls laiks. Ja tu esi satvērs kaut ko no Dieva, vai tu esi izcīnījis, vai tu esi padevies. Un tad tu saki, Dievs jau uz mani nerunāja. Dievs jau man neiedeva, Dievs man neatvedās, viņš tev sen ir iedevis. Viņš jau gaida, kad tu pabeigsi to cīņu, lai iedot nākošo lietu. Varbūt svētības tur laid garām. Šodien tev vairs nav jācīnās fiziski. Nav visa nakts jācīnās kādu, lai izlaustu tev gūžu roku. Šodien jācīnās ar lūkšanām, ar kambariem, draudzē kopā. Jāceļ lietas gaismā, jāmaina. Jācīnās ar sevi, tā kā atstāt to, ka tu nepiedod. Vai tu izturi laika pārbaudi. Tas varbūt tikai ir pārbaudījums, ko tu uzskati par cīņu. Tas ir laiks, kurā tās lietas sakārtosies. Gaidi, nenotiek. Vēl pacieties mazliet, vēl mazliet. Un svētība ir klāta, vai tu padosies. Arī es savā dzīvē gāju cīņai cauri. Un brālis teica, nepadodies, izej līdz galam. Un tā sajūta, kaut arī zaudēja to cīņu. Bet, zini, es izgāju ar Dievu. Es izgāju cauri. Paklausīju katrā solī. Bija viegli. Bija grūti dzirdēt to patiesību. Bet to cīņu bija viegli uzvarēt, jo kad es aizgāju uz to tiesas brīdi, uz to cīņas laukumu, es noskatījos kā teātrī. Jo Dievs man bija pateicis iznākumu. Pieņemt sev patiesību, ka tas tā ir, tas bija grūtākais. To cīņu uzvarēja viņš. Es tikai dzirdēju, skatījos, es paklausīju un gāju tais solījumi. Redz, ir vieni bērni, kā nu pat piedzimuši bērni. Un kāds ir šis bērns? Šis bērns, mēs ņemam Jēkabu, viņš tiek nosaucts pa Izraēlu. Šis ir tas, kas patīk vecākiem. Šis cīnās pats. Viņš to var palikt maliņā, pieskatīt ar vienāds. Viņš paņem un izcīna visu pats. Un Dievs runā par šo kā par pirmo, jo tie iet paši. Par tiem tā rūpe no Jānis. Tad Jāņa evaņģēlijas 5 no 4. rakstīts. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad piekāpa pie viņa pirmais, pēc ūdens sakustēšanās tas kļuva vesels. Lai kāda bija viņa slimība, tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķi, kad ūdens tiek sakustināts. Bet kamēr es pats noemu, cits jau aiziet manā priekšā. Jēzus viņam saka, cēlies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels. Paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts. Šodien sabats, tev nav brīvu gultu nest. Redz, te ir kāds cits bērns. Dievs rāda atkal kādu citu cilvēku, 38 gadus skatīties uz citu svētībām. Tu nāc draudzē, arī tas pacēlās, tam dziedināja, tam salaboja.
Tam izārstē izvilka no atkarībām, tas jau priecīgs. Tur ūdens sakustējās, tur kaut kur, kā mirāža, redz tur. Es te sēžu, man te neviens nepienes, man te neviens neiedu, es tāds nabadzīgs. Ja man būtu kāds, un ja pat aiznestu, citi jau būtu saņēmuši, un es jau ne. No. Kāds atkal bērns tāds upurīts, atnāk un pie mammas saka, tie citi jau, es jau nevarēju. Un tādi arī bērni ir dažādi. Dievs ir dažāds raksturs Dievs. Bet kāds tad Jēzus bija šeit? Vai tad viņš teica, ej uz to ūdeni? Jēzus bija blakus. Viņš teica, ņem gultu un staigā. Paņem savu ticību un staigā. Tev nav jālaužās visa nakts, šim nav jālaužās. Šim ir vienkārši jānotic. Un tu sēdi tev un tādā domā, jā. Nē. Atbrauc vācietis stāsta brīnums. No sirds izkāp mazs viņš. Vīri zina. Tas bija jāzina. Nu, tev nav jāsagaida vācietis. Tev nav jāsagaida kāds, kas saviņa ūdeni. Satver to, ka tā tēva griba, tā džentelmeņa griba, tā aba tēvs, kurš māte, tēvs var ar vienu bērnu fokusēties, ar otru, trešais aiz muguras neredz, bet Dievs ir viss esošs, viss aptverošs, katram klāt esošs. Un netiesā sevi. Vai tu tiešām skaties vairāk, kā citiem tiek dots? Vai tu arī priecājies, ka citiem dots? Vai tu sāc palikt greizsirdīgs? Tad tu jautā, kā lai es tur tieku? Bija kāds vīrs, kas man zvana apmēram 2 mēnešus, saka, jūs tie īstie brāļi, jums tie īstie vakari. Es saku, savas grīvā tev draudze īstā. Tāda draudze. Nē, tā nav īstā. Jūs tie īstie. Tu man palūdzi vakaros. Man vajag miegu. Super, lūdzu par miegu. Man vajag piķi. Ko darīs ar piķi? Es citiem palīdzēšu. Pēc tam, ka man pietiks. Un cik tev pietiks, es nezinu. Un tāpat. Tu man pastāsti kādu brīnumu, ko Dievs ir darījis. Ka viņš naudu pavairojis. Es saku, man bailes tev stāstīt. Tu noticēsi un neko vairs nedarīsi. Ir, vai Dievs vairo naudu? Es esmu redzējis. Personīgi piedzīvojis. Un tad viņš brauc uz šo vīru vakaru. Zini, es tev 20 eiro ziedošu. Saka, zini, tu man neziedosi. Labāk nemaz neziedot. Jo tagad tu pateici, ar ko tu darīsi ar vienu roku, un tagad es zināšu. Man pat negribu zināt. Labāk neziedo, nāc tāpat. Bet tu manu sirdī ir dot. Es saku, tā vairs nav sirds. Tu pateici, cik tu ziedos. Cauri, viss ir beidzies. Tad tu man atbrauc pakaļ. Es saku, esi laicīgi, lai es varu aizbraukt pakaļ. Un jā, nāca, un es jau sāku tulkot, un es pēc pirmās tulkošanas viņš 5 reizes zvanījis. Es zvanu atpakaļ un saku, kur tu esi? Ziemeļnieku iela 15. Zini, es te sēžu Statoilā, brauc man pakaļ. Saku, zini, man ir citi vīri, te sēžu vairāk, kam jāsaņem, un tu esi īpašs, bet ne tik īpašs, vai es pamestu. Es tev saucu adresi. Tas ir pie Daliņa stadiona, ja tu gribi to Dievu atrast, atradīsi. Ja es pa ielu prasīsi ielu vai pasauksim un uzvārdu, jau kāds parādīs. Sūti citu brāli. Ja domājies, kāds viņš bērns ir, ja? Es te stāvu iemīts, nāc tu Dieviņu pie maniem. Vai Dievs viņam klāt nebija? Viņam sauc, adresi sauc, stadionu sauc. Viņš tagad zina, kur tie īstie. Bet vai viņš gribēja tos īstos, viņš šeit neieradās. Un tad man ar tāda doma palika, ka ir sēž kaut kur, skatās, kā tur ūdens virmot, bet man tā nav jānāk klāt. Jā, tāds tas vīrs mums bija. Tas ir, kad nevajag jāpateicās par to, kas mums ir. Un nevajadzētu skaust, kas citam ir un grūti izpildīt, vai tu neesi greizsirdīgs, tu esi. Es pats no savas bērnības var teikt, vecāki tikai neapvainoties, tā. Man tiek brālēnas slīdes, tikai loģiski man viņas tiek, jo viņam ir par mazu, viņam nedē. Jaunākam tiek jaunas, un tu savā sirdī, ja es esmu vecāks, es tāpat daru, bet tai brīdī es nesapratu. Un tad man liekas, ka loģiski vecākais nonāca tagad nelikās.
kāpēc tam jaunam viss jauns, kāpēc man vecs, un tu tā tiesā jau. Bet tu jau Dievu nezini. Un kurš tad viņu zina tajā brīdī? Tev sāp, tev kā bērnam sāp. Un tam un šitam un dalās. Un tad tu sāc tajā sirdī kā bērns. Pienāc pie Dieva, redz, tam svētības man nav. Tam Dievs tādu nav devis, man nedod. Katram pēc savu svaru. Un nevajag būt greizsirdīgiem, tajā svētībā. Vienmēr kristieši paliek greizsirdīgi, ka otrs tiek vairāk svētīts. Vai tad tas nav traki, ka mēs esam veidoti? Kāpēc es šo stāstu? Tāpēc, ka jūs esat izredzētie, visi mēs esam izredzētie šeit jaunas draudzes celšanai. Draudzei vajadzīgi kalpotāji, kad ieeja lielās draudzēs, tur ir 20, 50, 70, mēs esam tikai 20. Un Dievs jūs te ir aicinājis, iecēlis, tīrīt sirdis, mainīt, sadarboties, iemācīties mīlēt. Tāpēc arī viens no šiem ir, ka nebūt greizsirdīgiem, ja kāds ir labākā matā. Šis tur pie pults sēž, tam balss ir iedot. Kāpēc Dievs man viņu nedod? Tas vispār runā, mani neviens nepamanā aizmugurē, es arī gribētu bišku parunāt. Es tik labi vārdu zinu. Un tās ir greizsirdības. Dievs. Ko lai Dievs dara, ja mēs visi gribam tagad runāt? Kādam arī jāiet uz to zāli, bērni. Jā. Gari man sanāk, piedodiet, tad ir Jāņa 20, 19, 31. Pa pirmo nedēļu iet runa. Šī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīs savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņam saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem. Kad nāca Jēzus, tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgts. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs, mans Dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus rādīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Redz, ir vēl kādi bērni, kas netic, kamēr neredz. Un kādi ir tie bērni mājā? Teica, saka, izdari darbiņu, dabūs kompleti, vai aizdīšu uz cirku. Nav cirka, nav darbiņu. Nav končs, nav darbiņu. Iedod konču, atpēd, darbiņu darīt negribās. Nedzīve. Grib kaut ko dabūt pa priekšu, pirms ir kaut ko izdarījuši. Mīlošie vecāki. Jā. Kādi ir tie vecāki? Iedod, tik mīl to bērnu. Bet Dievs jau nav tāds. Un ko dara ar tādu rīcību? Samaitā to bērniņu. Viņš jau vairs netic. Viņš tic tam, ko redz. Viņš vairs neiet ar darbiem pa priekšu. Un tad viņam nāk dzīvē nākošās lietas, un es redzu savā darbā. Atnāk, kāda alga tā strādāšu. Pagaidi, es nezinu, kā tu strādā. Uzstrādāji, tu jau pēc nedēļas maina algu, ja tu esi tā vērts. Un Dievs tāpat saka, kādi jūs tomiņi esat, staigājat tādi.
pa priekšu svētībiņu un tad darbiņš ticība. Ir jānotic līdz galam, ir dažādi. Pirmais, kuru Dievs tā satvēra, ka viņš ir satvērs, otrais skatās, trešais vispār netic, cik dažādi tie bērni. Cik grūti vecākiem pieskatīt. Nu, te 3 nosauc, Jānim 6, Jānim 2 acis, es jau kopā 4, kas vēl 2 pieskat. Deizija. Tieši tā, tas kungs redz visus vienlaicīgi, un tas nav viegli, jā. Kas tev neļauj noticēt? Kas neļauj tavai problēmai tikt pāri? Kur tu šodien esi? Tas ir tā, par bērniem varam runāt, jā, bet kas tev ir apsturējis, noticēt? Es jau neesmu tas, kam tā varētu būt. Dievs ir apsolījis visiem pienākās brīvība, dzīvība, miers, mīlestība, dziedināšana, visiem pienākas. Kādam ir pārbaudījums. Un tad ir jautājums, kas man ir jādara? Kas man tālāk jāpadara, kad es esmu tāds bērniņš, tikko piedzimis. Un tad ir psalms, 1. psalms. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīga. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīga. Tas kungs ir mans stiprums un manas slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs, gaviles un uzvaras prieks, atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka dara varenus darbus, tā kunga labā roka ir augstu pacelta, tā kunga labā roka dara ar varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenoveda nāvei. Atdariet man taisnības vārdus. Es iešu pa tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārdi, taisnie pa tiem ieies. Es pateicos tev, ka tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Ak, kungs palīdzi, ak, kungs, lai labi izdodas. Slavēts, lai ir kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām jums pretī savas svētību un no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas, greznojieties paši ar vītenēm un zaļumiem, un greznojiet arī altāri līdz pat tā ragiem. Tu esi mans Dievs, es tev pateicos, es tev slavēšu. Mans Dievs teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs tiešām. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un tu esi problēmās šodien. Tu esi pārbaudījumos, tu esi izaicinājums visādās lietās. Un Dievs iedevis ir atbildi, kas tev jādara. Sāc pateikties, ka tev jau kaut kas ir, ka tu esi, ka tu eji, ka tu saņems. Sāc posties, sāc priecāties. Viņš ir paredzējis līksmoties. Šī dzīve nav jānodzīvo bēdīgi. Šī dzīve nav paredzēta bēdīgi. Šis ir laiks līksmoties, priecāties un rādīt citiem, cik tu līksmosies, jo tu pazīsti to kungu. Un te nav par ko gausties. Ir viegli teikt, jā, ir viegli teikt. Bet ziniet, Dievs ir iepriecīgi. Es vienreiz braucu mašīnā un Armāns šeit vīru vakaros, un Dievs tevi pārdabīgi iepriecinās. Es domāju, kā tad tu kungs man iepriecinās? Ar moci braukšu, priecāšos, aizbraukšu makšķerēt, beidzot gribēšu makšķerēt. Braucu gar Valmieru mūžu, pie luksofora apstājos, iedegās sarkanais, kaut kur bija jāskrien. Vairs nebija nekur jāskrien. Kāds skatījās uz manīm pa logu, domāju, pajoliņš smaida. Es sēžu laimīgs. Es domāju, nav pat rīcība, nav izvilktas zivs. Vienkārši smaida, tur gājējs iet, skatās, viens pats smaida tā. Domāju, kā tas kungs var nonākt no debesīm, sirdī iepriecinās, sēžot.
pie sarkanās zīmes, kur visi stresā bļauj, un kāds tu sēdi. Bet kad to var izdarīt? Kad tu sāc pateikties, kad tu sāc slavēt, sāc posties, ne dēļ cilvēkiem, dēļ viņu, jo viņš to sagaida, tu pienes pie viņa. Jā, tā, kas ir jādara? Tas ir jādara. Tā tad arī vēl psalmi. Ko vēl mēs varam darīt? Teikt to, aleluja, teiciet Dievu viņas svētajā vietā, teiciet viņu, viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un citarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, viss, kam dvaša, lai slavē to kungu, aleluja. Mēs varam dziedāt, Dievs mums ir pats uzdāvinājis, klavieres, sanesušies, ar viņa dāvanām visāds instruments, mums ir jāsāk teikt tas viss. Pateikties, valsts spēlē, klavieres, man jāsāk spēlēt ģitāru. Kāds ir pieteicies pie pults, ja vēl kāds redz pieteikties, jāteic. Kaut vai bez tiem instrumentiem šodien arī stāvu priekšā un nav mums te lielā grupa šodien, bet kā jūs dziedat, priekšā dzird, skaņa nāk uz priekšu. Nu, gribās visu izslēgt un paklausīties. Tas bija arī 2 gadus atpakaļ, kad baptistu mācītājs ar ģitāru pavērās vīru balsis. Un no tās dienas vīri šeit dzied. Nav dienas, kad viņš šeit nedzied. Kad gars ir nolaidies, viņš mājo šeit. Tu nevar to vairs nomainīt, tā atmosfēra paliek. Un teiciet, un dziediet, un teiciet, un tad tas viss tie mazie bērniņi tiek salaboti. Jā, tātad pateicies, līksmojies, slavē. Kāpēc? Jo Dievs ir uzticams, un viss, ko viņš apsola, to arī piepilda. Vai jūs atceraties, vai jūs teicat tās liecības? Izraels visu laiku aizmirst. Izvilkti no verdzības, svētīti, tur sadēļ, visu laiku aizmirst. Vai mēs arī neaizmirstam? Vai mēs nenonākam grūtībās, jo mēs aizmirstam par tām labām lietām, par tām labām liecībām? Par maz gods Dievam, par daudz goda pienesam tam pretiniekam. Sākam stāstīt, satiekamies par grūtībām. Cik daudz mums jāpastāsta? Vairāk tās liecības, kas viens otru iestiprinās, uzmundrinās. Ir, notiek, Dieva darbi ir dzīvi. Pa garu vēl? Nē, ir labi, paldies. Ja jābeidz, tad ir pēdējā lapa. Pacietieties, lūdzu. Bāk prom. Jā, Horsts arī tad bija jau vienos beidz runāt. Tas ir kaut kas stāv priekšā, man nekājas neturās jaunam. Vīrs stāv, Dievs svaidīts, katram pravietā, tā kā turieties. Turieties, un jā, valsts teica apustuļu darbi, precīzi, lietas, kas ir jā, apustuļu darbi. Un tos atveduši statīja Sindarija priekšā. Augstais priesteris tiem vaicāja, mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šī vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums, bet Pēters un apustuļi atbildēja, Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis, Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, to piekārdam pie koka, Dievs viņu paaugstinājis sev pa labo roku, par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraelu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieki, un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. To aizliedz sludināt Jēzu, draud ar visu kaut ko, kurš mums ir aizliedz šodien. Vai mums ar kaut ko draud, vai mēs nobīstamies viņu sludināt darba vietās, pateikt, atzīties. Es arī nobījos savā laikā politikā, ejot, paņēmu visu slavu uz sevi. Nekaunīgi paņēmu slavu uz sevi.
Bet ar enerģijas pilns gāja visiem. Jānim vēstules rakstīja, pa muti var davuši šitā uzvaroties. Te grupi nebija. Baikam rakstīja, visiem rakstīja. Taisnības cīnītājs. Kur ir tas miers, kur tā mīlestība, kur ir pielikt to pacietību. Es nedaru politikā, nedaru. Kur derīgs vīrs ir. Katram savs aicinājums. Bet vai mēs saprotam to upuri, vai mēs raudam par savām lietām? Tā kā es sākumā teicu, ja jūs neapzināties, ka ir mūžība, ja jūs apzināties, ja jums sāp sirds par kaut ko samaitāt, nobeigt, ja jums sāp sirds, ka aiziet kāds no tuviniekiem mūžībā, un jūs nesaprotat, ka viņš ir mūžībā, tad ir gals klāt. Tad tās ir beigas, jādzīvo šodien, tā kā pasaulē dzīvo. Vakar mūs uzaicināja brāļi veiksmīgi izpruka, es biju. Mēs ar mācītāju iegājām, ballīte, 10 gadi. Forša bija ballīte. Tiešām cilvēks nopelnījis 10 gadu jubileju. Sanākuši. Ar labiem nodomiem. Ceļš bruģēts uz Elli, saka, ja. Tika piesaukts Dieva vārds. Reizes 12. Tika paaugstināti cilvēki, tika paaugstināti visi, un tad izaugsme, karjera, uzņēmums, 4 vietas. Apsveicu šo sievu. Jauks cilvēks, un es stāvēju un lūdzu. Dievs pārvērt viņas šo enerģiju, ka šie visi caur viņu atgriežas. Blakus bija mācītājs, abi divi lūdzām pie sevis klusu. 2 ticīgi stāv, pāriem met pa lampu. Acis šitādas, tādas, skats baigais. Un tad viņa sāka, dieviņš, 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 dieviņš. Un tu saproti, kurā brīdī bija tas dieviņš. Karjerā, kāpa augšā, nebija dieviņš. Dievs iedevis talantu, runas bija precīzes talants, frizūra, izjūt cilvēku, sejas, formas, mīl, ko dara. Mīl, ko dara, un viss izdodās. Bet dieviņš tika piesauts tad, kad bija pazaudēts bērniņš. Piedzimis, slimnīcā. Kas tur ir tāms, kaut kāda speciāla nodaļa, es aizmirstu to vārdu, bet uztur viņu mēģina izglābt priekšlaicīgi dzimušā nodaļā. Un dieviņš, 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 dieviņš. Un tā sirds jau ir dot. Vāca ziedojumus, lai iedotu kādam iespēju bērnam. Visi tie, kas tur meta pa lampu, varēja ielikt tur tajā kastē ziedojumu. Un tas bija tā, un tajā brīdī, kā bija vārds par multiklubu pateica. Un tad šim klubam reliģija ir jauka ģimenes. Kaut kas līdzīgs bija, ka te nav attiecību, tikums šeit nav. Mācītājs teica, viss atskanēja vārds reliģija, bēgam ārā. Tā kā mūsu draudzē reliģija arī nav vietas. Mums ir dzīvā gara sekošana, mīlestība. Mēs nevaram sekot reliģiju, mēs nevaram sekot mācībai, kas ir bez svētā gara vadības. Un tas nav iespējams. Jā. Un tad ir pēdējais, Jāņa atklāsmes grāmata. Jā, man pēc apustuļu darbiem man bija tāds, pēc šīs rakstīts, man bija jautājums, kam tu klausi? Kam tu šodien klausi? Kurai balsī tu klausi? Kuram cilvēkam tu klausi? Neveiksmīs aicinājumam. Visiem jau tā ir, visiem ir grūti. Visiem šim jāaiziet cauri. Jā, visiem gan ir kaut kam jāaiziet cauri. Bet visiem, kas tic, ir alga galā. Visiem ir uzvara galā. Visiem nav jāpaliek šādiem, tādiem neveiksminiekiem. Mēs neesam radīti neveiksmīgi. Mums visiem ir jālīksmojās, jāslavē. Mums jābūt draugiem. Mums jāceļ vienam otru. Un mums pēc tam jāiet rievās. Mums jārūpēs par savu ģimeni, jāatgriež tie tuvākie. Mums jāatgriež savu pilsētu. Mums jāatgriež viss tas multiklubs, kas tur bija. Pilns ar tiem uzdzīvotājiem. Un ticiet man, ka katram no viņiem bija kāda problēma. Un es stāvēju, lūdzu, par sektoriem skatījos un lūdzos tur kādu atpaziņu īpaši aizlūdzu. Cēsu mērs tur zināms, tas zināms. Tev jālūdz par viņiem. Vienkārši tu nevari fiziski pieeja pateikt, tur šitajā vietā es pasu mācītājiem.
Es viņam prasīju, iesi pateiksi runu. Šika šeit nē. Saku, cūkām pērls nekaisē. Šika nē, Ingus. Mēs kaut ko vairāk darīsim. Mēs stāvēsim un pie sevīm lūksim. Ieraibušam tur nestāstījām neko par Jēzu. Jāņa tātad, jā. Jāņa atklāsmes grāmata 1, 4 līdz 7. Jānis 7 draudzēm Āzijā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgs liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam. Viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acs, un tie, kas viņu dūrš, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Visas zemes ciltis. Jā, amen. Un tad ir psalms. Es mīlu, 1, 16:1. Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūgšanas. Dzirdiet, es mīlu to kungu. Es viņu mīlu, jo viņš klausa lūgšanas. Varbūt tavs miesīgs tēvs var pagriezties reizēm un neuzklausīt tev, bet viņš uzklausa tavs lūgšanas. Baigāk. Mateja 18:26. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida. Un parādu tam arī atlaida. Tā kā tavs grēks, tavas vaimanas līdz šim, ka tu nevari, ir tev piedots. Viņš tev atlaiž momentā. Viņš grib joprojām, lai ko tu. Tev ir pieeja pie savu mīļā tēva. Viņš piedod un nepiedod. Visi domās. Tikai jā. Ticu, ka Dievs jums parādīja kādas ainiņas no jūsu dzīves. Man katrā lietā, ko rādīja, es kaut kur sevi redzēju, kaut kur sajūtu, kaut kur atlaidu, īstam atlaidu un arī tas, kas bija. Es gribu dot to liecību īstenībā, ko es saņēmu no vāciešu. Horsta gatavoja zupu un gribēju būt ar Mārtiņu. Mēģināt ģitāru iemācīties no viņa paslāvēt. Gribēju to, gribēju šito, bet tā rosīšanās vienmēr kā jūs rosos, kā jums patīk vai nepatīk, bet man te jārosās. Un tad skan balss, un Jānis saka, jānāk tulkot, bet es biju tā apsolies, ka es varu tulkot, bet nebija līdz galam skaidrs, ka man būs jātulko. Pirmo reizi pravietis man jātulko. Labi, viņš aizmugurē tur sēž un apsēž blakus, un es aizver acis, pielūgsmes dziesmu un saku, Dievs, apturi mani, tā drusku apturi mani un iedod man mieru un izbaudīt šo vakaru un saņemt iedrošinājumu. Tā roka nolaižos par plecu. Uzliekās un sāk viņš lūgt. Viņš mani pakrata, skaties man acīs. Paskaties, viņš saka, es esmu pravietis. Es saku, es zinu, ka tu esi pravietis. Viss būs labi. Es saku, es būšu tavs tulks. Viņš saka, klausies tagad. Un tad viņš sāk teikt. Viņš saka, tā, tu esi gana daudz cietis no savas sievas. Tev ar āmuri ir daudzīts visu mūžu. Tev nepareizi ir iestāstīts un uzlikta tev vaina par lietām, par ko tu sev vaino. Tu sev nepiedod, tu sevi sāpini, tu joprojām mēģini meklēt arī citās situācijās tās lietas, bet šodien tev tas ir atlaists. Tev ir izmantojuši draudzes, tev ir izmantojuši kristieši, par ko es saku, nebīsties. Dievs ir blakus. Draudzēs arī cilvēki dažādi. Es esmu bijis dažādās draudzēs.
Un to visu tev atveidos. Un tad es tā kā bija jāiet, jārunā, un es domāju, nu man ar to pietiek. Vakars 12, un viss ir beidz. Viss ir beidz, un pa visiem beidz pravietot, un es vienu pravietojumu klausos otru. Un acis paliek lielāks stāsta. Vienam pagātne stāsta, tas sāk raudāt otram, tas krata galvu trešam. Un es tā kā apzinājos, ka tas ir pravietis. Es arī noticēju, ka viņš man pateica, bet viņš man pateica katram. Un neviens nepateica viltus pravietis. Neviens. Un es domāju, nu super, es esmu saņēmis, un es sapratu savu pagātni. Bet tad viņš teica beigās, panāk šur. Es par tevi vēl neesmu visu pabeidzis. Un tad viņš teica, rīt no rīta tu dejos pliks kā Dāvids. Jā, pie altāra. Un tad viņš teica, tev uzliks Dievs korķi uz ausīm, tad tu to lāstu vairs nedzirdēsi. Un tad viņš teica, tu esi nosists bijis jau līdz zemē galīgi, iekšēji līdz ārēji, un tagad es tev celūšu. Es pamodos no rīta un es nedejoju. Es to domāju, pravietojums. It kā pateica patiesību. Bet es esmu pliks. Jūsu priekšā es esmu kails, es esmu pateicis visu. Man jāsludina ar tādu kailu sirdi, un man jāslavē kā Dāvida. Es varu slavēt kā Dāvids. Rītdienu Dieva laiks nav zināms. Tas nenozīmē, ka otrs rīts rītdienu. Un es paņēmu to, kā tas pirmais, un es nelaidīšu vaļā. Es nezūdīšos, ka citi saņems, kur viņi šūpojās, un es te sēžu. Varbūt man kaut kas sāp, bet es pieņemšu, ka tas kungs ies garām. Un es nebūšu kā neticīgais Toms, kā Jānis teica, viņš jau bija ticīgs, viņam tikai vajadzēja redzēt. Man nevajag iespiest nevienā brūcē, lai es paņemu to ticību. Tā kā man prieks, ka tas vīrs būs šeit vēlreiz. Viņu Jānis teica, ka darīsim visu, ja Dievs mums dos rītdienu, novembrī. Man tik ļoti gribas, lai sievas to pašu saņem, ko vīrs, lai mūsu draudz to svētību saņem, ko viņš spēja dot, un tā viņa patiesība, kā viņš atbrīvoja, kā viņš iedrošināja, kad visi, kas pienāca pie altāra no tā pulka, pie viņa 2/3 vismaz no vīriem, ka visi saņēma. Un tie bija tie daži, kas neticēja un aizgāja, bet redziet, Dievs nāk un viņš var. Un kā brīnumainā kārtā viņš šeit atsūtīja, tas arī Dievs zina tā salikt laikus un figūri. Paldies, mīļā draudze. Slavēsim Tev, kungu.